Labrīt! Mums liekas, visi ir iedzēruši tejas kafijas. Visu, ko vajadzēja, varam sākt. Tas ir droši dziļāk. Sāksim svētbrīdi ar lūkšanu. Paldies, mīļais debes Tēvs. Paldies Tev par šo dienu. Paldies, Dievs, par to, ka Tu esi šeit. Un paldies Tev, Dievs, par to, ka Tu nekad neesi bijis tālu. Paldies, Dievs, par to, ka Tu turi mūsu elpu Tavās rokās. Un ka Tevis dēļ mēs dzīvojam un Tevis dēļ mēs esam. Un mēs Tev lūdzam, Dievs, ka Tu ņem savās rokās šo dienu. Ņem savās rokās visu, par ko šeit tiks runāts. Ka Tu liec Tavai gaismai spīdēt par to. Ka Tu pats runā caur visu to, kas Tev šeit tiek darīts. Un lai tas Tev ir par godu, lai tas Tavai valstībai ir par celšanu, un lai tas katram no mums ir par stiprinājumu. Mēs to lūdzam Tev Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Uzklausiet Dieva vārdu, kas ir pierakstīts 1. ķēniņa grāmatā, 2. nodaļā, 3. Naktī kungs parādījās Salmanam sapnī, un Dievs sacīja: lūdz man, ko lai Tev dod? Salmans sacīja: savam kalpam, manam tēvam Dāvidam, Tu darīji lielu žēlastību, jo viņš staigāja Tavā priekšā uzticībā un taisnībā, sirds skaidrībā ar Tevi, un Tu esi saglabājusi viņam doto lielo žēlastību. Esi ļāvis viņam dēlam šodien sēdēt viņa trūnī. Un tagad, kungs, mans Dievs, Tu esi licis valdīt savam kalpam mana tēva Dāvida vietā, bet es esmu jauns zēns un nezinu nekad nākt, neiet. Un Tavs kalps ir Tavas tautas vidū, kuru Tu izvēlējies. Tā ir tik liela tauta, ka tās daudzumu nevar ne saskaitīt, ne pārskaitīt. Dod savam kalpam dzirdīgu sirdi, lai tiesātu Tavu tautu, lai saprastu, kas labs un kas slikts. Kas gan spēs iztiesāt šo Tavu milzīgo tautu? Kungam patika tas, ko Salmans lūdza. Dievs viņam sacīja: tāpēc, ka tu lūdzi šo, bet nelūdzi sev ilgu mūžu, un nelūdzi sev bagātību, un nelūdzi savu ienaidnieku dzīvību, bet lūdzi saprašanu, lai izprastu tiesu. Tad redzi, es daru, kā tu runāji. Redzi, es tev dodu gudru un redzīgu sirdi. Tāda, kā tu nav bijis pirms tevis un nebūs pēc tevis. Arī to, ko tu nelūdzi, es tev dodu. Gan bagātību, gan godu. Tāda, kā tu nebūsi starp ķēniņiem visu tavu mūžu. Ja tu staigāsi manos ceļos, turēdams manus likumus un baušus, kā staigāja tavs tēvs Dāvids, es paildzināšu tavas dienas. Salmans pamodās un redzi, tas bija sapnis. Amen. Droši sēdieties. Es tā saprotu, ka jūs esat šeit, lai mācītos klausīties, ne? Tā ir lieta, ko cilvēki nebieži labi māk. Mums tā kā ir divas ausis un viena mute, tā kā laikam proporcija bija paredzēts būt tāda, ne? Divreiz vairāk dzird tikai tad runā. Bet mums cilvēkiem bieži ar to neiet viegli. Un es atcerējos vienreiz, viens kolēģis man teica, tad, kad es redzu, kā cilvēks klausās citā cilvēkā, es saprotu, kā šis cilvēks klausās Dievu. Un tajā brīdī es tā biju drusku pārsteigts par to, un es domāju, kā tas ir saistīts. Nu, ja var taču būt, ka cilvēks cilvēkos neklausās, bet Dievā klausās, vai otrā, vai nevar, kā jums liekas? Tā kā jā, varbūt, jā. Tā pēc sajām izskatās vismaz. Bet tā ir tā lieta, ko Jēzus teica par to, ko vienam no vismazākiem brāļiem esat darījuši, man esat darījuši. Tur drusku bija runa par kaut ko citu, bet es saslēdzos ar šo kopā, ka kāda ir mūsu sirds attiecībā pret cilvēkiem, tāda viņa ir attiecībā pret Dievu. Tāpēc arī Jānis teica, kā tu vari mīlēt Dievu, ko tu neesi redzējis, tad tu nemīli cilvēkus, ko tu esi redzējis.
Un tur parādās tas, ka kāda mūsu sirds ir principā attiecībā uz dzirdēšanu, klausīšanos. Tāda viņa būs attiecībā pret citu cilvēku, kas mums kaut ko tajā brīdī kādu bēdu stāsta, piemēram. Un tāda viņa būs attiecībā uz Dievu. Attiecībā uz cilvēku, ja tā ir, tas ir bēdīgi, bet ne traģiski. Tas ir vienkārši, noforši, ka mēs esam tādi puskuli un tā kā, it kā dzirdam, bet nedzirdam. Tā kā kaut kāds vārdus dzirdam, bet to sirdi, to attieksmi, to cilvēku pašu nenoķeram. Bet attiecībā uz Dievu tas ir traģiski, ne tikai bēdīgi. Šī rakstvieta, ko mēs tikko lasījām, es kādreiz, kad bērnībā viņu lasīju, es tā iztēlējos un domāju par Salmanu kā tādu, es domāju, viņš vienkārši bija gudrs. Tā ir, daži cilvēki ir gudrāki, daži ir dumāki, viņš bija riktīgi gudrs. Kaut kādos, nezinu, cik man gada bija, es tā domāju, tā vienkārši tā tas ir. Un tikai kaut kad vēlāk šo raksturvietu lasot, es pamanīju, bet par ko tad tur ir runa, par kādu gudrību tur ir runa. Tā nav vienkārši gudrība kā gudrība. Tur ir rakstīts, ka viņš lūdza dot savam kalpam dzirdīgu sirdi. Un vēlāk tālāk ir teikts gudru un redzīgu sirdi. Tā sirds viņa kļūst gudra, patiešām gudra, caur vienu lietu, ka mēs esam dzirdīgi attiecībā pret Dievu. Jo, kurš visu zina, kurš visu saprot? Jo domāks cilvēks jau vairāk domā, ka viņš visu zina, bet, es domāju, mēs visi esam sasnieguši to vecumu, ka mēs saprotam, ka mums ir tāda līdz tā. Visiem. Tur var atšķirties šitik vai šitik, bet, tas nebūs daudz. Bet ir viens, kas zina visu. Tas, kurš ir radījis mūs, kas ir radījis to cilvēku, kas tajā brīdī pie mums ir atnācis kaut ko stāstīt, arī viņu Dievs ir radījis. Esat dzirdējuši to stāstu par cilvēku, kas nemācēja saremontēt mašīnu, un tad viens švīts viņu saremontēja ātri. Tad, laikam, vajag izstāstīt ātri. Bija tāds tipiski amerikānisks stāsts, bet, man liekas, diezgan labi ilustrē. Amerikas šosejas malā, tas bija senos laikos, kad vecie Fordiņi, tie modeļi bija viens Fordiņš saplīs, un tas taisni trāpījās, ka viņš saplīs apmēram pretī vienai piknika vietai, kur tāds ļoti biezs un grēzens cilvēks piknikoja ar savu ģimeni. Un tas tur saplīst un dusmojās un pukojās, un redzēt, ka tā nav pirmā reize, ka tas ir noticis, un tur mēģina kaut ko izdarīt, un tā kapat un neko nesaprot. Un tas biezīts atnāk pie viņa un saka, klausies, palaid mani, es tev palīdzēšu. Un viņš pastījās uz to cilvēku tajā baltajā uzvalkā un domāja, jā, tu noteikti, vai ne, zini no eļām kaut ko un saproti no motora kaut ko. Un viņš tur kaut kā viņu atšūva, un pēc kaut kāda laika viņš vienalga netiek galā, tas cilvēks atkal pienāca, viņš jau bija paēdis un pabeidzis, atkal pienāca un teica, varbūt tomēr. Un tad viņš jau bija pietiekami cerību zaudējis un teica, labi. Un bija apmēram 2 minūtes, un Fordiņš rūc. Un tajā brīdī viņam acis liels, un viņš saka, kas tu tāds esi? Tā kā neērti palika, tā kā vismaz jāiepazīstas. Es esmu Henrijs Fords. Es šo modeli izgudroju pats. Es jau zināju, kas viņam ir, tā ka tu te piestāji. Tad apmēram, man liekas, ka tā ir tā sajūta, ka tā, ka mēs kādreiz klausamies kādā cilvēkā, kad viņš stāsta savu bēdu, mums reizēm liekas vāks. Ko te var iesākt? Bet ir viens, kas ir radījis, tā kā Henrijs Fords to Fordiņu izgudroja, ir tas, kurš ir radījis to cilvēku, kas šobrīd stāsta. Un es saprotu arī mani, kad es klausos un to nesaprotu, ko to iesākt, arī mani Dievs ir radījis. Un viņš, tā kā Henrijs Fords Fordiņam, vēl labāk es teiktu, pazīst mūsu un to cilvēku līdz pēdējai skrūvītei. Viņš zina visu. Tur nekā pārsteidzoša un jauna nebūs. Līdz ar to, ja mēs spējam savas ausis turēt atvērtas ne tikai pret to cilvēku, kas tajā brīdī dalās ar to, bet vienlaicīgi arī pret kungu, ka mums ir tā dzirdīgā sirds, kā Salmam Dievs ir. Tad tajā brīdī mēs spējam satvert to, ko radītājs saka par to situāciju, par kuru mums kāds šobrīd stāsta. Un tajā brīdī notiek tas, ka tas cilvēks pēc tam par tevi teiks, ka tu biji gudrs un tu zināji, ko darīt. Īstenībā jau tu neko nezināji.
ko mēs visi esam vienādi mirstīgi, ko mēs vajag gudrīt. Bet viena lieta, ko mēs varam izdarīt, mēs varam turēt savus ausis vaļā par to cilvēku, lai mēs reāli sadzirdam, nevis tikai it kā klausamies. Un otrs, mēs varam turēt savu sirdi dzirdēt par kungu, kurš ir radījis to cilvēku, kas to bērnu tagad stāsta. Un tajā brīdī cilvēks stāsta savu bēdu un kungs stāsta savu atbildi. Un tajā brīdī, kad kungs stāsta savu atbildi, tad arī tu varēsi redzēt, kā tu to vari nokomunicēt kurā brīdī. Reizēm vajadzēs kaut ko teikt, reizēm nevajadzēs, bet kungs iedos, ko darīt. Tāpēc dzirdīga sirds ir tā, par ko es domāju, ka mēs drīkstam visu lūgt. Un es tā ļoti ceru, ka kāda no jums arī par to šodien lūgsiet, lai Dievs dod dzirdīgu sirdi. Un tajā brīdī būs, jūs būsiet tā kā Henrija Forda ar to Fordiņu. Tur, kur normāls cilvēks kapājās, rokās, pukojās, neko nesaprot, tur tev būs dažas rokas kustības un ir. Neviens tāpēc, ka tu būtu īpaši, vienkārši tāpēc, ka tu pazīsti to, kas radīja to cilvēku. Un tas, kurš radīja, uz tevi runāja, un tev sirds bija dzirdīga. Tā kā, lai Dievs svētī jūs šajā dienā, kad jūs mācāties būt dzirdīgi, un lai izdodas, un lai tas nes daudz labāk. Amen. Un tagad nodziedāsim vienu dziesmu. Skatieties paši, kā jūs gribat stāvēt, sēdēt vai vēl kaut kā tā, nav nemaz kā uzkārt, un nevajadzēs sēdēt. Zināt šo dziesmu? Cik daudz zināt? Jā, daudz zināt. Ja zinām, dziediet līdzi droši, kas nezināt, viņi ir pietiekami viegli, diezgan skavēs. Tā, man tikai jātaisa nāta, kuras kāds var apsēsties. Es neiedomājos, ka šai ģitārē nav nekas, ar ko viņi varētu uzkārt kapot. Alleluia.
tevis apžēlots, un viss man tevis dots. Man grēkus piedevi, pie krusta nomirī, no nāves uzceļos. Paldies, mīļais debes Tēvs. Mēs Tev lūdzam, Kungs, lai Tu dod mums dzirdīgas sirdis dzirdēt Tavu vārdu. Dievs, Tavs vārds ir brīnišķīgs, un tad, kad Tu runā, tad ir visas atbildes uz visu to, ko mēs zinām jautāt, un pat uz to, ko mēs nemaz nezinām jautāt. Mēs lūdzam Tev, Kungs, lai Tu lieto šo laiku, ka Tu runā, un Tu māci mums dzirdēt. Gan cilvēkus, kurus Tu esi radījis, gan Tevi pašu. Kungs, dod mums dzirdīgas sirds. Jēzus vārdā mēs Tev lūdzam. Amen.